Sveiks, Arvīd! O, čau! Čau, ko tu darīsi, ko? Kur tas ieradies? Kur tu? Klausies, es gribu pārpildēt pāri tai Lielupei. Jā? Jā. Kur mēs atrodamies? Kur mēs atrodamies? Lielupas priekškāpās. Jā, ko es gribu izstāstīt. Šeit ir īsākā vieta pāri Lielupei, apmēram 350 metri. Un tāpēc izvēlējos šo vietu, lai varētu pierādīt sev un pierādīt debesīm, ka es varu to izdarīt. Šī būs, pirmā reize, kad es pelēšu pāri Lielupei, bet ne pēdējā. Tu esi nodrošinājies? Protams. Mums ir dzērieni. Mums ir arī glābšanas veida. Jā. Jā. Praktiski viss ir, un mums ir arī riņķis, un bumba! Kas tur iekšā ir? Nu. Jā, tā ir arī attieciņa. Jā, es domāju, ka mēs esam pilnībā sagatavojušies šīm notikumam, kas notiks 3. Tu esi gatavs? Tur ir jāatkās, uz kurien es te eju. Ūdens ir ļoti labi. Nu, lūk. Arvīds Brensons dodās ūdenī. Un lūk, viņš aizpeld. Vajag viļņu šobrīd laivām. Kāds pavarās. Kur ir pazudis mūsu Arvīds? Lūk, arī viņš peld. Arvīds jau ticis ir pusē, Lielupas pusē jau. Mēs viņu knapi redzam, bet viņš vēl turpina peldēt. Viss ir kārtībā. Mūs pat balodas atbalsta. Baigi droši. Tad sājām apkārt pie Arvīda. Diezgan tuvu krastam jau ir. Balonis ēd jau mūsu paiku. Arvīds turpina peldēt. Viss ir kārtībā. Nekurāts jahta.
Un viņš ir pavisam tuvu krastā. Es viņu redzu, bet kamerā to nevaru piebilst. Un lūk, viņš to arī izdarīja. Viņš pārpeldēja pāri Lielupei. Super, ideāli. Viņš ticis krastā, reku pamāja ar roku, ka viss ir kārtībā. Reku mēs viņu redzam. Un viņš ir sveiks un vesels.